Neļaušu aizrauties. Tātad 3 jautājumu loki. Pirmais par 90. gadiem un jauno Latvijas valsts kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmu un politiku. Otrais bloks par mūsu republikas sasniegumiem 30 gadu laikā. Nu, un trešais ir par aktuālākajiem pārvaldības aspekti tuvākajā, kaut arī ļoti neskaidrajā nākotnē. Nu, trešais arī tāds diezgan izstiepjams. Bet, pirmais tātad par 90. gadiem, kā veidojās atjaunotās Latvijas valsts kultūras pieminekļu aizsardzības sistēma, tiesību akti, politika, norādījumi, kultūras pieminekļu saraksta jauna redakcija. Nu, cik es atceros, padomu laikos tur bija ļoti nozīmīgi vēstures pieminekļu sarakstā visi, kas saistīti ar padomu režīmu, sākot ar 19. gadu. Jau šodien mēs šo uzzinājām, kāda bija tā bloka struktūra. Bet varbūt tomēr daļa no jums nav piedzīvojis to redakciju jauno. Man liekas, jo ir tevi jautājums, kādā veidā tad jūs pēc 91. gada vai bija kaut kāds kultūras ministrijas uzdevums svītrot visus padomja laikmeta pieminekļus, bet varbūt tomēr kādus, kuriem mākslinieciska vērtība tomēr drīkst saglabāt, un respektīvi, kā tad tur īsti bija? Tā ir. Dzirdams, ja? Nu jā, tad jāskatās vispirms uz pašu pieminekļu aizsardzības sistēmas veidošanu, un tad, kad 1998. gada rudenī tika izveidota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, tas bija atmodas laiks, diezgan karas diskusijas, kādai tai sistēmai būt, un tad tas pirmais uzdevums, pie kā mēs strādājām, un tas izaicinājums bija radīt jaunu likumu kultūras pieminekļu aizsardzībai. Un likums tika pieņemts 1992. gadā, un mēs bijām pirmā no postpadomju valstīm, kura pieņēma jaunu likumu par pieminekļu aizsardzību. Un tikai pēc tam, protams, ka varēja sākt veidot pieminekļu sarakstus, un ja mēs tā atceramies, tad tas paņēmiens bija tāds, ka izvērtējot spēkā esošos pieminekļu sarakstus, pārapstiprināti tika arhitektūras pieminekļu saraksti, mākslas pieminekļu saraksti, arheoloģijas un palika neatbalstīti vēstures pieminekļi, jo tas saraksts bija diezgan sarkans. Un, mēs lielā mērā sākām arī skatīties uz to, kas notiek pasaulē. Tanī laikā radās tās iespējas redzēt un dzirdēt, un bija diezgan, manuprāt, labi izveidot sadarbības starp 3 Baltijas valstīm. Mēs pat izveidojām tādu Baltijas kultūras mantojuma komiteju, kurā sastāvēja 4 pārstāvi no katras valsts, un mēs tikāmies kā minimums 3 reizes gadā, vienreiz katrā no valstīm, un apmainījāmies ar domām un idejām, kā attīstīt pieminekļu aizsardzību. Bet tas pieminekļu saraksts, tā lielākā daļa iegāja tas, kas jau iepriekš bija apstiprināts 83. gada pieminekļu sarakstā, diezgan nopietni izvērtēts, un līdz ar to tur nebija kaut kādu domstarpību tiem pieminekļiem to status turpināt vai nē. Un, protams, tur gan grūti gāja tā saraksta apstiprināšana, ja mēs tā atceramies, tad viens brīdis bija tāds, kad tanī laikā ministru padome tos visus pieminekļu kopumu sarakstu negribēja tā redzēt tādā skaitā, un tas no sākuma uzstādījums bija, ka pietiktu ar kādiem 100 pieminekļiem Latvijā. Un tad tanī laikā mēs klusējām, un tad beigās panācām to, ka visus tos, tad, kad Dripi bija kultūras ministrs, tad visi tie pieminekļi tika pārapstiprināti.
nebija tā, kad izņēmām sākumā ārā visus tos, tur, teiksim, 5. gada piemineklis, ja arī tajā mežā tur tikās tie sarkanie, ja, ka tas bija vēstures piemineklis. Spēkā esošie pieminekļu saraksti zaudēja spēku ar vienu rīkojumu, un tad tika apstiprināti jauni pa daļām. Un tad vēl bija diezgan daudz diskusijas par to, ka jau vienā brīdī, ja mēs atceramies likumā, bija, ka lēmumu pieņem kultūras ministrs, tad sākumā, ka bija kultūras ministram tiesības, tad mums neizdevās to lielo blāķi dabūt, vai to lielo daudzumu ar kultūras pieminekļiem apstiprināt. To daži politiķi sauc, kur mums tādu blāķi vajag. Ja? Un tad ierosinājums nāca no politiķiem, ka vajag izdarīt izmaiņas likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību un ka to pieminekļu sarakstu apstiprināšanu vajag uzticēt ministra kabinetam. Tāds izmaiņas notika. Un tad mums neizdevās dabūt caur ministra kabinetu cauri pieminekļu sarakstus. Mēs tur laikam 3 versijas sagatavojam, tie nogulās ministra kabinetā. Un tad izdevās panākt izmaiņas atkal likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, ka to atbildību uzticēja kultūras ministram, un tikai tad caur ministru mums izdevās dabūt cauri valsts aizsargāmo kultūras pieminekļu sarakstus. Jā. Tad jautājums par restauratoriem, respektīvi, padomu laikos arī bija restauratori, bija restaurācijas projektēšanas institūts, kur 90. gadu sākumā, tāpat kā visas projektēšanas institūtus pārsvarā likvidēja, aiztaisīja ciet. Un tad jautājums, kā veidojās tā profesionālās organizācijas restauratoriem. Arhitekti, saprotu, deva viņiem certifikātu arī restaurācijā. Ja tu saņem certifikātu, tad tu vari restaurēt, projektēt kultūras pieminekļus, bet tie fiziskie restauratori? Sāciet par restauratoriem, pēc tam es pateikšu par arhitektiem. Jā, es gribēju pateikt, ka šajos aizvadītajos 30 gados, vai cik mums tagad ir pagājuši, 32 laikam, ir veidojusies kaut kāda diezgan profesionāla restauratoru sabiedrība. Kaut arī pirms līdz tam 91. gadam, arī jau padomu periodā, kā mēs tikko dzirdējām, notika restaurācija daudzos objektos. Cilvēki, kas tur strādāja, bija faktiski meistars māceklis, tādā veidā apmācījušies, un tas izglītības vai profesionālitātes līmenis bija dažāds. Šajos gados, pašā jau 90. gadu sākumā sākās idejas par restaurātoru izglītību profesionāli Latvijā. Un viena no pirmajām bija Rīgas celtniecības koledža, kurā izveidojās restaurācijas nodaļa, kur darbojas joprojām šobrīd. Pēc tam izveidoja restaurātoru apmācību arī Latvijas Mākslas akadēmijā, protams, tikai glaznotājiem. Pēc Ļeņingradas toreizējā Repina institūta parauga, kur arī praktiskā apmācība bija būtiska. Un 3. augstskola, kurā veidojās restaurācijas nodaļa vai nozare, es pat nevaru pateikt, jo īsti tā nebija nodaļa, tā bija pie ķīmijas fakultātes tāda, atzars nozare, kur toreizējais, es nemāku pateikt, kāds īsti bija viņa amats. Mārcis Zenis bija šīs idejas autors, ka ir nepieciešama šī restaurātora izglītība, un kā pamats šai izglītībai bija ķīmija. Un ļoti lielā mērā uz šīs te bāzes tātad sāk veidoties tāda restaurātora izglītība. Pirmajos gados tur diezgan vairāki restaurātori pabeidza. Šeit laikam gan nav klātesošo neviens no viņiem, bet es zinu, ka ir diezgan daudz no šiem restaurātoriem, toreizējiem ķīmijas fakultātes absolventiem, kur strādā nozīmīgos amatos arī pie mums Latvijā. Diemžēl šī nozara neattīstījās pilnā mērā, jo
tas tomēr bija tāds, zināms, krīzes laiks, un viņiem bija izglītība, bet viņiem nebija darba. Nebija finansējumu. Mums joprojām ir pieminekļi vairāk nekā līdzekļi, ko ieguldīt šo pieminekļu restaurācijā. Kaut arī restaurātori mums ir gandrīz, es gribētu teikt, ka mums jau viņu netrūks. Mums ir diezgan daudz, bet finansējums nepietiek ne tuvu visiem. Tad vēl tālāk, tomēr gan Mākslas akadēmijā, gan arī Celtniecības koledžā tā restaurātora izglītība turpinājās, bet nav līdz šim brīdim izveidojies tāds īsti pētniecisks centrs, kurā tiktu veikta tāda egzakto zinātņu pielietošana šī pieminekļu izpētē. Kas būtu varējis attīstīties ļoti labi pie tās tehniskās universitātes, tikai tur tas, diemžēl, arī droši vien nepietiekamā vadības atbalsta dēļ un arī tā. Jo toreiz tu pat bija, man liekas, arī tekstilnieki un dažādu nozaru speciālisti, kuri tā kā sāk mācīties. Ko es gribētu ar to teikt, ka man liekas, ka tas ir tas trūkums, kuram mēs joprojām neesam tikuši, ar kur mēs neesam tikuši galā un kas varbūt tomēr būtu svarīgs, jo mūsu kolēģi, mūsu restaurātori arī pieminekļu īpašnieki un pārvaldītāji visu laiku meklē šo iespēju kaut kur aizpildīt to robu ar šo te, tādu egzakto pētniecību. Vai tas ir ļoti šaurā nozarē privāti, vai tas ir kaut kur meklējot ārpus Latvijas, bet līdz ar to neveidojās tāda, ko mēs gribētu redzēt, kā datu bāzi šīm lietām, tādu salīdzinošo materiālu. Es domāju, ka tas ir tas, par ko droši vien, ka vajadzētu kādreiz kādam sākt domāt arī nākotnē. Kas ir izdevies, ko ir izdevies izveidot un kas līdz šim brīdim strādāja jau arī 30 gadus. Tā ir, kā mēs vienkāršot sakam, restaurātora attestācija Latvijas Republikā. Viņa saucās gan drusku sarežģītāk šī padoma, kas ir pie Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kur nodibināja ar toreizējā ministra Raimonda Paulā Rīku pavēlu. Laikam, toreiz viņas saucās pavēli 1993. Gada 1. aprīlī. Bet, man liekas, ka tas ir izrādās brīnišķīgs datums bijis, jo viņi joprojām strādā un šai padomēji atbalstu ir ieguvuši vairāk jau 100 Latvijā praktizējoši restaurātoru un uz to paļaujās arī tie pasūtītāji un īpašnieki, kur rīcībā ir kultūras mantojums. Pateicoties Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldē, šī institūcija darbojās joprojām, un šogad mēs svinam 30 gadus. Es saprotu, arhitekti jau, protams, arī projektē, un respektīvi, tad restaurācijas institūts tika slēgts, bet izveidojās, kas jau bija sākotnēji jau pirms 90. gada. Tur Blūms bija iesaistīts, bet tad Baiba izveidoja AIG, un šodien arī tā faktiski ir, solīdākā un faktiski bezmaz vienīgā īstā projektēšanas institūcija, kas projektē restaurāciju. Bet tu varētu kaut ko pakomentēt par to, kā tas sākās. Izjūkot tai valsts projektēšanas sistēmai, kas bija likumsakarīgi, tā nevarēja pastāvēt, nonākam citos tādos ekonomiskās apstākļos. Tad, protams, ka tie, kas bija restaurācijas jomā, tie, kas strādāja, tie izveidoja savas tādas nelielas birojas. AIG ir viens no spēcīgākajiem un arī tādā laikā bija lielākais, bet, manuprāt, gandrīz visi no arhitektiem, kas darbojās šajā jomā, arī vēsturnieki, atrada kādu tam laikam modeli, kā varētu to darbu turpināt un tādā privātā veidā veic tos pasūtījumus. Ja mēs skatāmies uz tādu attestācijas tēmu, tad
no sākuma nekādas certifikācija arhitektiem nebija. Tad tika izveidota Arhitektu savienība, bija tā, kas deva certifikātus, bija 4 jomās, viena no tām bija restaurācija. Un tad vienā brīdī tā sistēma tika likvidēta, un šobrīd atkal mēs esam pie tādā situācijā, ka jebkurš arhitekts var strādāt arī restaurācijā, neatkarīgi no tām zināšanām un prasmēm, vai viņam tādas ir vai nav. Tas no tiesiskās puses. Bet attiecībā, ja mēs runājam par būvdarbu vadītājiem, uzraugiem, būvinženieriem, tad kvalifikācijas sistēma darbojās, tā ka tie, kas veic praktiskos darbus, tie ir attiecīgi certificēti arī restaurācijas jomā. Un vēl par restaurātoru atestācijas sistēmu es gribētu pieminēt to, ka šo te sistēmu, kas tika izveidota, vairāk kārtīgi gribēja arī apturēt un pārtraukt, un mēs esam viena droši vien arī no retām valstīm, kura to sistēmu ir noturējusi. Vienā brīdī pat mums pierādīja, ka tas ir tiesiski nekorekti tādai pastāvēt un neatbilda tur Eiropas Savienības nostādēm, normām un tā tālāk. Un tad, kad kultūras ministrija uzskatīja, ka viņi nevar tādas rīkojumus izdot un to kārtību apstiprināt, tad mēs uzņēmamies tanī laikā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, un tad tā noruna bija tāda, ja būs nepatikšanas juridiskā plānā, tad mēs arī paši atbildēsim par to. Tā kā nav bijis jāatbild par to. Pazeminēja to līmeni, kas piešķir tos certifikātus, un tā arī Latvija turpina. Tā, bet tagad mēs par etnogrāfiju. Es saprotu, etnogrāfija, padomu laikos, es tā varbūt kļūdos, bet tas nebija pieminekļu aizsardzības jautājums. Jo muzejos, protams, ir etnogrāfiskie priekšmeti, bet kā tad aizsargāt tos, kas ir ārpus muzeja? Jā, labdien visiem. Es esmu Ines Sirica, mākslas vēsture un mākslas vēsturniece ar izglītību Mākslas akadēmijā, un mazliet jūtos neiederīgi šai kompānijā, kam ir tik milzīga pieredze un arī pieredze padomju okupācijas laikā, kas man nav. Un tad līdz ar to es jūtos kā tāds 90. gadu pārējais cilvēks, kam nav atmiņas par padomju savienību. Jo es nāku no mazpilsētas Preiļiem, un es tagad, klausoties, sāku domāt par to pirmo saskarsmi ar etnogrāfiju un arī ar kultūras mantojumu, kāpēc es šeit sēžu vispār, kāds tā ir gadījies. Un arī atceroties to, kas šorīt tika runāts, un kā Rihards Petersons, kas bija arī man pasniedzējis, un arī iedos ir ļoti liela pārliecība, ka kultūras mantojumam ir ļoti liela nozīme, arī man personīgi un vispār Latvijas valstī un identitātei. Tad es sāku tagad klausoties, domāt, kāpēc es te esmu. Un tad es atceros, es esmu no mazpilsētas Preiļiem. Un 90. gados, kad es sāku iet skolā, man jau bija atjaunotie mācību līdzekļi, kur bija arī diezgan daudz uzsvērts etnogrāfiskais mantojums, gan tautas dziesmas, gan arī materiālā un nemateriālā kultūra, kā mēs tagad runājam. Un arī vietējā avīzē Novadniekā diezgan daudz tika atspoguļots tas, kas notiek kultūras mantojuma aizsardzībā. Kā tiek uzmērīti, kā tiek jaunatklāti vai restaurēti vietējie krucifiksi, kas notiek ar Preiļu pili un tam līdzīgi, kādi arheoloģiskie izrakumi notiek Vilcānes vadībā pie Preiļu kapelas. Tā kā manā skolnieka prātā tas ir atstājis diezgan liels nospiedumus, un tas jau arī faktiski ir par kultūras mantojuma jautājumiem, par to, kas notika 90. gados. Un nevis caur kaut kādiem tādā institūcijā strādājot un nesot klāt tajā visā, bet iepazīstot caur mēdījiem un caur mācību līdzekļiem. Lūk, tas ir tāds viens stāsts, un tā kā es atnācu studēt Mākslas akadēmiju 2000. gada sākumā, tad, kad jau Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, tad parādījās citi termini, citi jēdzieni, UNESCO un tam līdzīgi, dziesmu svētki iekļauti UNESCO, un tad mums Mākslas akadēmijā bija tāds lekciju kurs, un joprojām tas ir, šobrīd to vadu es, bet tad, kad es studēju, man to pasniedz Mārtiņš Kuplais. Un tā ir mana skola, mana apmācība, kā pētīt etnogrāfisko mantojumu. Un man jāsaka tiešām milzīgs paldies. Un vēl tas hibrīda formāts, es to pastāstīšu, kā es vēl līdz tam nonācu. Pirms es sāku praktisko pētniecību un atklāju pieminekļu valdi,
kas man pavēra pavisam citu priekšstatu par to, kā ir bijusi cienīta Latvijas kultūra un arī etniskais mantojums. Un kā to es esmu dzirdējis varbūt no līdzcilvēkiem savā ikdienas dzīvē. Un kāda man līdz tam ir bijusi pieredze. Bet, mani nolīga strādāt Latvijas etnogrāfiskajā muzejā Mārtiņš Kuplais, lai pārakstītu priekšmetu aprakstus priekš Nacionālā muzeja kopkatalogija. Tātad priekšmetu materiālās kultūras digitalizācija. Tas tagad tāds ļoti populārs vārds. Daudzi projekti tiek veidot arī pētniecībā sakarā šo jēdzienu digitalizācija. Es toreiz to tā īsti nesapratu, bet tas bija mans pirmais saskarsmes punkts 2000. Gada sākumā vēl kā studentei, ka tagad notiek šie procesi. Lūk, un tad es sāku ar to, ka es parakstīju etnogrāfisko priekšmetu aprakstus. Tad Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja priekšmetu aprakstus datorā. Un pēc tam mums arī vajadzēja iziet apmācību, lai viņus fotografētu ļoti augstā līmenī. Mums mācīja, piemēram, mums bija jāiet kultūras izglītības sistēmu organizētie kursi, un augstākās raudas fotogrāfiem mums mācīja saprast, kā fotografēt ar dažādiem fotoaparātiem, digitāliem, labi priekšmetus, kas ir tur tā gaisma un tam līdzīgi. Un tā. Un, tā bija mana saskarsme, gan klausoties lekciju kursus pie Mārtiņa Kuplā, gan arī praktiski strādājot Brīvdabas muzejā, veicot šo priekšmetu parakstīšanu un ievietošanu šajā Nacionālā kultūras mantojuma vai Nacionālā muzeja kopkataloga datubāzē. Lūk, tāds ir tas stāsts, un kāpēc viņš sanāk tik garš, jo tas ir stāsts gan par 90. gan par 2000. gadiem, kad notiek tā Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, jo es saprotu, ka tas viss ir ļoti saistīts. Un tagad arī par, tātad man kas vēl bija jāpasaka. Vai, teiksim, šodien Nacionālajā Brīvdabas muzejā, tas neesmu bijis muzejs, es bijis, bet es neesmu katalogā gājis iekšā, tur, teiksim, visi tie tūkstoši priekšmeti, kas ir glabājās muzejā, ir digitāli? Nē, protams, ka nē, tas ir ļoti sarežģīts process, jo arī to sistēmu vajag saprast, tās lietotāju programmatūras un kā to visu salāgot arī ar likumdošanu, kādus attēlus drīkst, kur ir autortiesības, kur nav un tā tālāk. Tur nav viss, kas atrodas muzejos salikts iekšā. Es, ja godīgi, nezinu, kāda ir pašreizējā situācija, jo es šai muzejā nestrādāju, tur sākās tā teikt man pētniecības karjera un arī saskarsme ar etnogrāfisko mantojumu tādā mūsdienu izteiksmē. Ignorējot kaut kādas autortiesības fotografu uz to bildi, ka mēs varētu to bildi apskatīt. Es saprotu, viņi nevar importēt labā rezolūcijā publicēšanai. Tur jāmaksā labi, bet, teiksim, apskatīt muzeja kolekciju, tas būtu tā normāli, ka es apskatu visu, kas ir digitalizēts. Jā, tas ir iespējams, un es arī, tā kā man ir šī pieredze, zinu, ka šāda sistēma pastāv, es arī tagad, kad veicu pētījumus, es sāku tur meklēt dažādas priekšmetus, autorus, personības, un arī tā kā veicot sākot pirmo pētniecību, es uzzināju, ka ir tāda pieminekļu valde. Tad, kad es sapratu, ka es gribu ar mākslas vēstures metodēm, izpētes metodēm pētīt kaut ko, kas ir saistīts ar estētiku un būtu saistīts arī ar etnogrāfisko mantojumu, tā es nonācu līdz šiem apgleznotajiem lāžu motīviem un uzzināju, ka ir pieminekļu valde un pieminekļu valdes uzmērījumi, tad gan zīmējumi, gan fotogrāfijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas krātuvē. Un tad es gāju skatīties oriģinālus, kas tolaik vēl nebija digitalizēti, bet mūsdienās jau var atrast šos zīmējumus un fotogrāfijas arī digitalizētā veidā. Tā kā viss mainās. Un mūsdienās tas ir iespējams, ja zina šo vietni meklēt un atrast arī pieminekļu valdes materiālus. Bet tieši nodarbojoties praktiski ar pētniecības, uzzināju, ka ir šī pieminekļu valde, tāpēc bija ļoti patīkami šodien dzirdēt stāstu par pieminekļu valdi un it īpaši par Leonu Plauciņu, kurā fotogrāfijas nebiju redzējis nekad, bet jau strādājot Brīvdabas muzejā, bija tāds, arī tāds folklorizēts cilvēks, Leons Plauciņš, kas kaut ko daudz ir izdarījis, bet es nezināju, kā viņš izskatās. Tā kā liels paldies visiem. Wikipēdijā vai kaut kur, tā kā es viņu esmu redzējis. Es tagad, jā. Dzīvu, tas bet arī internetā jau tādu bildīt varētu redzēt. Nav tiešām. Vispār cilvēkam vajag vienu bildi, jo tad viņa seja ir atcerīga. Ja kaut kādas 10 bildes par vienu cilvēku, vai no tas ir garām. Un arī pēc tam, ejot un pētot pieminekļu valdes materiālus par man interesējošo tēmu, es arī Leona Plauciņa uzmērījumus atradu. Un tad man likās tā, kur mēs satiekamies, viņš tur 30. gados vai kad tur kaut ko ir darījis. Tā kā, tā. Mums tagad ir vēl arheoloģija.
Lūdzu, piedrība. Jā, nu par to arheoloģiju un kā tad mums ir attīstīsies, nu principā tāda galvenā pētniecības institūcija, kas Latvijas valstī ir bijusi jau sākot no 1936. gada, tas ir Latvijas vēstures institūts, nu, kurš padomju laikos nonāca, principā 46. gadā nonāca zem Zinātņu akadēmijas, un tikai 94. gadā, jā, nu, viņš tiek atgriezts tā kā nosacīt Latvijas universitātei, un kopš 2016. gada ir pilnvērtīga universitātes sastāvdaļa. Tas ir galvenais, tas pētniecības virziens, nu, iestāde, teiksim tā, galvenā pētniecības iestāde, kurā tad arheologi ir. Par to mācīšanu nekas diži nav mainījies, to man droši vien Andris var piekrist, ka principā tā ir tikai Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultāte, kur Latvijā var iegūt un varēja iegūt un turpmāk arī varēs iegūt šo izglītību konkrēti, bet runājot tieši par pieminekļu aizsardzību, tad gandrīz visu šo 100 gadu laikā arī politiskā līmenī un arī šajās institūcijās, kas ir valdības institūcijas, nu, pa kādam arheologam vienmēr ir bijis. Nemaz nerunājot, ka nu, tur daļa arheologu dažkārt ir arī kaut ko vadījuši. Ja? Tā kā, nu, kaut kā neskatoties uz to, ka to cilvēku skaitu ir maz, skaitziņā ir maz, vienmēr šī joma ir bijusi diezgan labi pārstāvēta. Turklāt te jāsaka tā, ka ar arheoloģiju ir tā, ka arī jau padomu laikos izveidojās tādi lielāki centri, mēs te šodien pieminējām Turaidu, Cēsis, kur tieši konkrētu personu un personību ietekmē, tad arī nu, ārpus vēstures institūta un arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, kas, protams, ir arheoloģijas nodaļa, tur ir pastāvējis jau kopš dibināšanas faktiski, un tur arī ir liela daļa gan pētnieku, gan arī paralēli strādājoši visos citos institūcijās, ja, arheologi ir arī darbojušies. Nu, tā. Tagad auditorija kādi jautājumi par šiem pirmajiem 90. gadiem. Mēs tad iesim tālāk, nonāksim līdz mūsu gadsimtam. Ir kāds nav neviens, negrib neko uzdot. Tā mēs par maz skarbi runājam, mēs tā visu laiku liekam tikai komplimentus sev. Labi. Pāriem pie nākošā blociņa par to, kādi ir bijuši Latvijas republikas sasniegumi 30 gadus savā pastāvēšanā un kādi faktori ir sekmējuši starptautiskos panākumus. Es domāju, ka tie, protams, ir politiskie faktori, jo galvaspilsētas, visas 3 Baltijas valstu galvaspilsētas ir UNESCO World Heritage List, jo nu kā tad tā bez, paldies Dievam, katrai ir savs raksturs pilnīgi atšķirīgs un viņas visas, protams, ir vērtīgas. Bet varbūt vēl ir kādi faktori, kas ir sekmējuši šo te panākumus, jo lielāki izaicinājumi, manuprāt, lielāki atkal ir tā politika un ekonomiskā politika, jo 90. gados, kad te parādījās cilvēki ar lielu naudu, gribēja kaut ko ātri būvēt, tad arī viņi izstājās pretī kaut kādiem pieminekļu aizsargātājiem. Tā kā varbūt jūs varētu pakomentēt, kas bija tie ienācēji tajā tirgu. Jā, ja jārunā par tādiem sasniegumiem, tad mums ir jāvēl kaut kādas paralēlas ar to, kas notiek vispār arī Eiropā. Ja man jānosauc tāds nozīmīgs gadu skaitlis, pagājušā gadsimtā pieminekļa aizsardzībā gadsimta beigās Eiropā, tad arhitektūrai tas ir 1975. gads, kad tas gads tiek pasludināts par Eiropas arhitektūras mantojuma gadu, un tad pilnībā mainās attieksme pret arhitektūras mantojumu, beidz nojaukt arhitektoniskās vērtības, arhitektūras objektus tur daudzās valstīs. Tad pēc 10 gadiem tika pieņemta Eiropas arhitektūras mantojuma konvencija, un tad paskatāmies tā pakāpeniski Eiropa saprot, ka arhitektūras mantojums ir vērtība. Ja mēs tagad skatāmies uz kādiem 30 gadu periodu Latvijā, tad, manuprāt, tas lūzuma punkts ir 2000. līdz 2003. 4. gads.
Tātad no vienas puses ir ļoti liels ekonomiskais spiediens, ātras peļņas gūšana un tādas tiesiskuma ignorēšana, vismaz pieminekļa aizsardzībā. Un tad tās lielākās problēmas bija Rīgas vēsturiskā centrā. Nobrieda ļoti liels konflikts starp uzņēmējiem, pieminekļa sargātājiem, pat Rīgas pašvaldību un pieminekļa sargātājiem. Un tanī laikā Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcija apturēja vairākas ieceres, kas bija tādas vidi degradējošas. Tad savukārt politiķi vērsās pret pieminekļa sargātājiem ar dažādām metodēm, un tas bija tāds kara stāvoklis. Tad tajā situācijā, kad tie politiķi un tās ekonomiskās sfēras ņēma tādu virsroku vienā brīdī, tad no pieminekļa sargātāja puses tika ierosināts speciāls likums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanai. Vispirms to mēs mēģinājām virzīt caur ministru kabinetu. Ministra kabinets pateica, ka tāds nav vajadzīgs. Tad mēs uzrunājām deputātus, un deputāti piekrita, un tad diezgan ātri operatīvi Saeimā tika izstrādāts, kultūras komisijā tika izstrādāts speciālais likums. Protams, tur bija atbalsts arī no Eiropas padomes un dažādu valstu ekspertiem, kas tur darbojās vienlaicīgi. UNESCO pasaules mantojuma centra vadītājs vizīte Latvijā, kas arī vēl sekmēja to izpratni. Un mums bija tāds liels draugs, kas palīdzēja, bija Eiropas padomes kultūras mantojuma departamenta direktors Jose Marija Balesters, kurš pat runāja ar valsts prezidentu, ar ministru prezidentu un pateica, cik tas ir ļoti svarīgi mantojumu saglabāt. Tad likums tika pieņemts, tad investori vērsās pie valsts prezidents un lūdza to likumu neizsludināt, apturēt. To valsts prezidenta izdarīja. Tad likumu pieņēma vēl vienreiz Saeimā ar formāliem labojumiem. Tad tālāk sekoja Rīgas pilsēta apstrīdēja to likumu Satversmes tiesā. Tad Satversmes tiesa pirmoreiz atteica to apstrīdējumu, jo tur bija juridiskas problēmas. Tad pēc tam Rīgas pilsēta vēl vienreiz vērsās Satversmes tiesā un gribēja apturēt to likumu. Pusgadu tas jautājums bija Satversmes tiesā, un Satversmes tiesa atzina to likumu par atbilstošu starptautiskām konvencijām un mūsu satversmei un norādīja, ka tas likums ir jāpilda. Un līdz ar to tas ir tas brīdis, kad notiek pavērsiens, kad tas tiesiskums un likumība uzvar. Un tanī brīdī tad tiek apturētas visas tās agresīvās būvniecības ieceres Rīgas vēsturiskā centrā. Un ja šodien mēs salīdzinām Rīgu ar Tallinu un Viļņu, tad, ja mēs runājam tikai par kultūru vēsturisko ainavu, tad Tallinā, skatoties no augstākiem skatu punktiem, aizmugurē vēsturiskai pilsētai mums ir augstbūves, un tā ainava ir sabojāta. Ja Viļņā mēs skatāmies, ka tādā ieplakāja vēsturiskais centrs, tā apkārt ir sabūvēts augstbūves, un Rīgā mums ir izdevies pasargāt, un neviena augstbūve vēsturiskās centra panorāmas aizmugurē nav uzbūvēta, un līdz ar to tas ir iegūms. Un tādā veidā tā sistēma tika uzbūvēta. Es domāju, ka tas ir tāds diezgan liels panākums. Jā. Protams, ir arī kādas kļūdas, un ne viss ir izdevies, bet tas ir tāds liels pagrieziena punkts, ko mēs varam novērtēt ar tādu laika distanci. Paldies. Visumā ņemot Rīgas centrā, kā mēs skatāmies, ir viesnīca Radissons Sas. Ja paskatās siluetā, tur kreisā pusītē ir Citadele. Līdz ar to tā kā nemaz tik smuki nav. Un kā tas īsti ir? Es faktiski sāku strādāt 75. gadā pie Melberga. Gunārs Melbergs bija pilsētas plānotājs
kas bija modernists. Viņš paredzēja dzirnavielu divkāršu platāk uztaisīt, sabūvēt vēl augstceltnes blakus Latvijai, jauno biznesa centru tur veidot, un faktiski jau tikai 69. gadā Rīgas vēsturiskais centrs kļuva par pilsētu būvniecības pieminekli. Tas bija gadu pēc tā konkursa, kur vinnēja Melberga projekts to kapitālo vēsturiskā centra pārveidi, ja? Un tad tur viņam bija ar Plauciņu kaut kādas sarunas, principā ministrija zāģēja šo pārbūves projektu, un arī viņš bija spiests beigās to nolikt, tā teikt, uz plauktu vēsturē. Bet lieta tāda, ka faktiski jau nemitīgi notiek cīņa starp arhitektiem, kas vēlās sekot kaut vai Le Corbusier vai kādiem 20. gadu modernistu gājieniem, kad mēs nihilējam vēsturi, kad mēs veidojam pilnīgi jaunu arhitektūru, un prasībām, kas jau bija 70. gados, 75. gadā pieņēma Eiropas šo te konvenciju. Bet es uzdošu jautājumu Dacei, jo es strādājot pie pilsētu plānošanas 70. 80. gados, šad tad iekāpu Klostera ielā, tur kāda informācija savākt zinātnes metodiskajā padomē par vēsturiskām ēkām. Protams, saraksts bija zināms, bet saraksts bija tāds, manuprāt, bija kurios, jo, piemēram, Liepājā bija ļoti forši daži portāli, dažas durvis. Ēka tā kā nav piemineklis, bet viņas elements ir. Tad paliek jautājums, ne to ēku tā kā, ja viņi nojauca tās durvis kaut kur aiznest muzejā vai kā. Jā, un es pateikšu. Jā, es tik labi pakomentēju man to, kā tas īsti bija. Es varu to jums atklāt. Šo ne tikai Liepājā, bet arī citur, piemēram, neatcerēšos no galvas to vienu muižiņu Latgalē, kurai kaut kāds fasādes fragments bija iekļuvis pieminekļa sarakstā. Tagad, laikam, viņi visi ir, bet tāpat bija, diemžēl, jau tagad svilušās Smiltenes mācītāju muižas ir tikai durvju vērtnes, bija sarakstā vai portāls ar durvju vērtnēm un tam līdzīgi. Man jāsaka, ka ar arhitektūras pieminekļiem gāja daudz smagāk viņu iekļaušanu pieminekļu sarakstā nekā ar tiem mākslas pieminekļiem. Jo tad, kad taisīja 83. gadā, man liekas, arhitektūras vispār šo pieminekļu sarakstu pārtaisīja, tad tika uzskatīts, ka arhitektūras pieminekļi tur ir par daudz, ka viņus vajag mazāk. Mūsu tā politika savukārt, iekļaujot šajos sarakstos mākslas pieminekļus, bija tāda, ka, ja ir kaut jau kāds gabals no tās mājas pieminekļu sarakstā, tad vismaz ir kaut kāda iespēja par to māju vispār runāt, kā par vēsturisku objektu. Un tāpēc izveidojās Jāņa minētais kurios ļoti daudzos gadījumos tiešām. Tāda bija tā motivācija. Es nezinu, vai tas dažkārt tas varbūt arī palīdzēja. Gada sarakstu. Tur bija tā, tad, kad saraksts bija gatavs, iesniedza ministra padomē. Tad ministra padomes priekšsēdētājs teica, ka tas saraksts ir skaitliskā ziņā par lielu. Pa daudz pieminekļi tiek aizsargāti. Tad, ko izdarīja pieminekļu sargātāji? Paņēma to sarakstu atpakaļ. Nevienu objektu neizslēdza, bet apvienoja zem viena numura vairākus. Un tad iesniedz vēl vienreiz, un tad tanī laikā tur ministra padomes priekšsēdētājs bija Vero un Krūmiņš, un teica, tagad ir labi, tagad viss ir kārtībā. Viņi pat nespēja norentēties, ka tas saturs ir palicis precīzi tas pats tikai zem viena numura. Un tad mums bija diezgan daudz arī tāds pārdomas, vai pēc tam atdalīt tos objektus atsevišķi tagad, vai atstāt zem viena numura, jo tas arī ir interesants vēsturisks fakts. Un mums ir bijuši daudz diskusijas un dažādi viedokļi. Jā, bet es domāju, ka tas jau ir ļoti jauki, ka tiek viņi kaut kādā veidā mēģināts režīmam pastāstīt, ko viņš īsti nesaprot, bet viņš piekrīt. Bet man liekas, ka arhitekti tomēr bija pamats tajā padomē zinātnes metodiskajā. Nebija tā. Bet es nekad nesatiku kādu arhitektu, kurš būtu tā kā Blūms cīnījies par savām lietām. Tur bija meitenes, kas brauc uz laukiem, ka viņas fiksēja tos
pieminekļus, bet tas viss kaut kā iegulās. Nu tā. Tā struktūra tajā muzeja un kultūras pieminekļu zinātniskās pētniecības padomē bija tāda, ka tur bija atsevišķi tātad arhitektūras daļa, arheoloģijas, vēstures un mākslas. Jā, un mums, par arhitektūru Jānis nevar arī tomēr atbildēt. Jo, protams, ka tur, kā vienmēr ar arhitektiem bija tā, ka tur mainījās cilvēki, tāpēc, ka arhitekti vienmēr varēja nopelnīt vairāk kaut kur citur nekā tajā mūsu valsts iestādē. Un izvērsties, uzlikt kaut kādas, izplest alkoņus labāk, vai ne? Kaut kādās citās sfērās. Mūsu, tas mākslas pieminekļu saraksts tajā 83. gadā, viņš tiešām tapa piedaloties tobrīd un arī šobrīd labākajiem ekspertiem šajā jomā. Tā skaitā klātesošajiem Lansmaņkungam, viņa kundzei Ievai Lansmanei, Elitai Grosmanei, Edvardam Kļaviņam. Droši vien, ka bet tas bija mākslas pieminekļu saraksts. Tāds viņš bija. Ne, tajā sarakstā bija tikai tie portāli, ne mājas. Jā, tā bija tāda problēma varbūt. Spēcīgākais centrs bija tanī kultūras ministrijā, kur bija Plauciņš un tad tanī padomē Zīļevs un tā tālāk. Plauciņam jau bija 80 gadi. Viņš, man liekas, daudz no tās ministrijas ārā negāja. Viņš tur bija izveidojis perfektu kolekciju, kas pēc tam nonāca arhitektūras muzejā. Atvainojies, pieminekļu inspekcijā un arhitektūras muzejā nonāca viņa mapes par arhitektiem, biogrāfiskās, kur viņš bija rūpīgi mēģinājis katru, kas ir arhitekts diplomēts, viņu kaut ko savākt. Bet viņam tā, protams, 80 gadu vecumā ārpusē iet no mājas. Viņam bija nedaudz vēlāk, tā 83. vēl nebija. 83. viņam palika 80. Jā, 93. jā. 83. viņam palika 80. Viņš ir 903. gadā dzimis. Līdz ar to es atceros, viņš atnāca kādreiz uz to institūtu tehnisko padomu paskatīties. Daudz tā kā neteica par tiem projektiem. Tā kā nevar īsti saprast, vai viņš ir tā kā... Nē, bija jau arī arhitektiem bija arī tā pati tur metodiskā padoma, kur arī es tā domāju, tur arī bija speciālisti, tā skaitā Jurijs Vasiljevs. Bet Vasiljevs arī, es atvainojos, viņi nevarēja dabūt uz institūtu. Melbergs viņi kādreiz gribēja dabūt no viņa tādu, varbūt arī kritiku vai ko, bet Vasiljevs neapmeklēja pilsētu projektu. Kaut kā viņi bija grūti dabūt tur iekšā. Viņš nodarbojās ar izpēti un rakstīja grāmatas, bet tā kā viņš kādreiz būtu, varbūt vienreiz viņš kaut kā pateica tā paskārb, ja tā, lai viņš būtu iesaisties procesā, jūs piedodiet, Vasiljevs īpaši tādā procesā apspriešanas neiesaistījās. Nē, varbūt, ka viņš nepiedalījās projektēšanas procesos, bet katrā ziņā tajos procesos, kas noritēja šeit Rundāles pilī restaurācijā un tajā pašā šodien pieminētajā arī Mežotnes pilī, tur faktiski Jurijs Vasiljevs vienmēr bija klātesošs, vienmēr. Tur jau tā lieta, es jau tā kā pilsētu plānotājs gribu teikt, ka atsevišķām ēkām Rundāli ņemsim kā pirmo un pārējās, kas ir atsevišķi ēkas, kas ideālā gadījumā ir lauku atmosfērā. Ja? Tur viņas var spodrināt, restaurēt un tur viss būs labi. Bet ja mums ir runa par pilsētu, vēsturisko pilsētu centru, kur ir tūkstošiem ēku, un tad ir jautājums, vai mēs varēsim sameklēt to naudu un viņas restaurēt, renovēt, diez viņa galzina. Bet tā viņš bija arī toreiz, un šodien tas ir tas pats, man liekas, kas tāds izaicinājums. Varbūt ir vēl kāds jautājums no auditorijas, varbūt es te kaut ko gribu pastāstīt, kas nemaz neatbilst patiesībai, kad nav nemaz tāds īsts izaicinājums. Visi ir ar mieru ieguldīt arī savu naudu. Ko es pat tavs avīzē izlasīju, ka kaut kāds viens jauns cilvēks ir meklējis, samērā jauns cilvēks ir meklējis Rīgā mājiņu nopirkt un restaurēt vēsturisko māju. Viņš gan tiesa ir nopircis pēc tam kaut kādu mūžiņu ārpus Rīgas, bet tieši pa tavu ceļā es gāju. Bet pilsētā jau laikam tas arī visur jau ir sarežģīti. Neviena vieta taču nav tāda, kur viss aiziet tā kā pa diegu. Par arheoloģiem mēs kaut kā neesam atraduši. Bet jums nav nekāda problēma? Nē, nav jau tā, ka nav nekāda problēma. Ja mēs runājam par
par pēdējiem 30 gadiem, nu tad, kas man nāk prātā, tādi lielākie izaicinājumi ir bijis tas, kad, nu, 91. gadā izveidojoties Latvijas valstī, nu, atgūstot neatkarību, tās atvērās tirgus. Un saistībā ar, padomu laikā vairāk vai mazāk šie visi uzraudzības darbi, kaut kādu lielo objektu uzraudzības darbu, būvniecības bija nozīmēti arheologi no kaut kāda vēstures institūta vai kā, tad principā, sākoties ar 90. gadiem, sāka veidoties šis brīvais tirgus, kas, nu, mums, ja mēs paskatāmies pat pāri kaimiņiem lietuviešiem, viņš ir izveidojies krietni lielāks, jo mums vēl joprojām tas cilvēku skaits ir mazs, un tā ir vēl joprojām tāda nosacīta problēma, kad nu, pietrūkst cilvēku, tā pieprasījuma ir lielāka brīžiem nekā to cilvēku. Tā pašā laikā tas pieprasījums ir nosacīti nevienmērīgs. Līdz ar to tas nav tāds ļoti, kā lai saka, droša profesija, mēs to tā varētu nosaukt. Ja. Tāda komercarheoloģija, ja mēs to tā saprotam. Bet vai nav tomēr tā, ka arheologu profesija, tie, kas izglīto arheologus, viņi maz negrib paplašināt to cilvēku skaitu, kas iegūst diplomu ar tiesībām. Ja es absolvēju vēstures fakultāti kā arheologs, es varu veikt. Nu, te ir tāds joks, kad atšķirībā, teiksim, no arhitektiem mums vai restauratoriem mums nav certifikācija. Tas nosacītais, nu, kā lai mēs to nosauktu, nosacītais minimums, lai tu varētu saukties par arheologu, tev ir jāspēj iegūt atļauja, nu, vai jāsaņem atļauja pētījumiem no šobrīd Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde, pirms tam tā bija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Un tam tur ir nosacījumi, ko mums nosaka arī likums par kultūras pieminekļu aizsardzību, respektīvi tev ir jābūt pieredzēji, nu, kā studentam tur jāiet praksi, pēc tam pašam jāmeklē kaut kādi darbiņi, kur tu vari piestrādāt, iegūt to pieredzi, noteiktu daudzumu, kas šobrīd ir laikam šķiet 2 gadi, kaut kā tā. Un tad tikai tu vari pretendēt, turklāt tev vēl jāatrod pirmie izrakumi, tev ir jāpaņem kopā virsvadībā zem, tā teikt, kādu pieredzējušu arheologu, nu, tāds meistara mācekļa princips ar nedaudz strādā. Nu, un tad, ja tu to vari izdarīt, tad attiecīgi tu pēc tam pats vari vadīt izrakumus un skaities kā pilntiesīgs arheologs. Nu, mums ir tajā pašā laikā, mums ir pietiekoši daudz arī, nu, nevis daudz, bet ir daži tādi gan vēstures institūtā, gan citur darbinieki, kas nevar vadīt. Viņi neskaitās kā arheologi, viņi sev tā var saukt, bet pēc būtības izrakums viņu oficiāli pieminekli, kultūras pieminekli viņi vadīt Tad nevar. Tad iznāk, ka par arheologu kļūst tikai tas, kurš ir vadījis izrakumus? Nu, ja mēs tā skatāmies tādas praktiskās puses, tad jā. Bet, respektīvi, ja es veiktu izrakumus laukos, senkapos ilgi, un te man kāds arhitekts, kuriem trūks pilsētā, viņiem jābūvē vietā, kur viņam pieprasa arheoloģiskos izrakumus, viņš arī var teikt, ka man ir pieredze laukos, senkapos, bet es arī tagad Rīgas pilsētas centrā rakšu. Nu, es domāju, ka tur no sākuma tiešām būs sots par kapu postīšanu. Viņš ir arheologs, viņam ir diploms, viņš ir vienkārši praktizējies laukos, senkapos. Viņam pēkšņi pasūta vēsturiskā centrā arheoloģiju. Nu, es tā pieļauju, jāskatās uz Sandru, bet es pieļauju, neatļauju tādam nedotu. Nu, te es domāju, ka tur būtu jāpastrādā pilsētā kārtīgi, lai es apgūtu to metodoloģiju, jo atkarībā no objekta atšķirās arī šīs darba metodes, ja, un pilsēta tas ir pavisam cits objekts, nekā tur lauku apgabalos kaut kas maziņš varbūt senkapi un pilsēta ir divas dažādas lietas. Varbūt es varu nedaudz pakomentēt, jo mēs jau tās atļaujas regulējam. Nu, nevar viņš tā rakties senkapos slikti, ja viņu būtu sēdēt jau. Pa postīšanu krimināla atbildība sāksim ar to. Diplomēts arheologs un tikai uz laukiem orientēts. Nē, viņam ir jāizvērtē, redziet, atļaujā ir izpētes tāds punkts, ka parakstot šo atļauju arheologs personīgi atbildīgs, ka viņam ir atbilstošas prasmes un zināšanas. Bet īstenībā arheologiem jānodod, parakstot atļauju apliecina, ka ir prasmes, aprīkojums, zināšanas. Tātad tā ir tava atbildība. Otrs ir arheologi nodot izpētes pārskatus. Un tur ir tā informācija.
un atbilstoši arī ministru kabineta noteikumiem 720. Un tad mēs skatāmies, ja viņš nevar uzrakstīt pārskatu, viņš nebūs arheologs, un viņš nedabūs vairāk atļaujas. Nav. Jo tas, tā attiecīgi atļaujā tiek ierakstīts, šobrīd ir pārvalde nosaka, kaut kādā laikā tev ir jāiesniedz atskaita, pārskats, un ja tas pārskats nav kvalitatīvs, tad vai pārstrādā, kamēr viņš būs labs? Nē, es sapratu, ka te jautājums, vai var uz visiem objektiem, vai pietiek zināšanas, prasmes un tam līdzīgi, vai ne? Es sapratu, ka šeit es domāju, ka tādām, kas būs strādājis tikai laukos, pilsētā uzreiz ielikt, diez vai, ka tur stipri padomātu, vai ne? Redz, te jau ir tas, ko saka arheoloģijā, ka arheologs izpētot šo te objektu, viņš paņem datus, kurus pārceļ citā formātā, savu pārskatu veidā, arhīvā nodod Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei. Tā vieta paliek tukša. Tie dati, tie ir tie, ko paņem, un tie iegūst citā formātā plauktos arhīvos. Un tad ir šī te viņa prasme pieredze, kā viņš šos datus varēs pārcelt. Interpretēt pēc tam var. Viņam ir jāfiksē. Interpretācija, tas jau ir tālākais pētījums, kuram būtu loģiski jāsako, bet, ko ne visi dara. Bet viņš tajā brīdī vietā paņem informāciju. Un viss tā ir vienreizēji, viņš atpakaļ to informāciju neatliks. Tā nonāks pārskatu veidā, citā formātā arhīvā. Mēs varētu salīdzināt ar arhitektūru, tad tas būtu tā, ka jums principā ir jānojauc ēka, un tad attiecīgi, cik labi jūs viņu spējat fiksēt. Jāspēj, mēs spējam labākie arhitekti. Bet tajā pašā laikā, tad attiecīgi, iedomājies, situācija būtu tāda, ka tu viņu fiksē, cik tu vienu labi vari dokumentē, nevis fiksē, tā būtu precīzāk. Ja? Un tad ir viena institūcija, kas izvērtē, cik labi tu to esi izdarījis. Tā ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Un ja tu to neesi labi izdarījis, tad nākamā tādā objektā tev vienkārši vairs nelaidīs strādāt visu. Bet varbūt izmantojot, ka es pie mikrofona tiku, es pēc tam neplēsīšos. Es gribēju pateikt, ka arheoloģijā patiesībā problēma ir tā, ka šī nozara ļoti ilgus gadus līdz 90. sākumam bija koncentrēta vienas iestādes rokās. Tas bija LPSR Zinātņu akadēmijas vēstures institūts. Un pēc tam, kad sākās šī decentralizācija, man ārzemju kolēģi jautāja, bet kāpēc speciālisti neaizgāja uz muzejiem, kāpēc paņēma arhīvu, paņēma senlietu kolekcijas, bet nepaņēma speciālists. Un vienīgais, ko es varēju atbildēt, ka tas ir personālī jautājums. Un īstenībā tur bija, man liekas, sava doma arī, es atkal atgriežos tā kā periodu atpakaļ, jo Zinātņu akadēmijā bija etnogrāfijas nodaļa, bija arheoloģijas nodaļa, un tas viss bija ļoti stingri pakļauts šim te aparātam. Tas ir ideoloģiskais institūts. Pateicoties entuziastiem arheologiem, kas bija ļoti spēcīgi paudze, aizgāja tie arheoloģiskā izpēta, jo bija 2 hesu zonas. 50. 60. gadi gāja viena hesu zona, bija atklājumi, pa tiem pastāstīja. Un man nesen uzdeva arī viens kolēģis jautājumu, bet kas tad maksāja par tiem izrakumiem? Tas nāca no Lielā padomju Savienības budžeta. Un tur bija pārliecināšana. Jo, piemēram, kad es sāku strādāt institūtā, tas bija tieši Daugavpils HES apzināšana, un tās bija īpašs naudas, īpašs finansējums. Es nebiju štatā. Štatā bija neliels skaits. Un mēs bijām sadalīti tur, tā ka tas ir tāds interesants periods. Un problēma ar arheologiem ir tā, ka pēc šīs te decentralizācijas īsti izjuka tā nozara, ko turēja viena institūcija. Un tad tagad, komerc arheoloģija citur labāk ir attīstījusies, mums Latvijā, diemžēl jāsaka, ir kā ir. Nav daudz speciālistu. Mums jau nosacīti ir labāk, kā teikt, pa pilsētām ir izteikti, kur ir spēcīgi, cēsis, skatos uz Lauru, ja, kur ir spēcīga komanda ar savu uzņēmumu. Ja. Rīgā mums vairāk vai mazāk bija AIG, tagad tur ir atdalījušies no AIG vairāk vai mazāk, bet, par reģioniem tā ir liela problēma, īpaši par kaut kādu Latgali. Tālo galu, kur vienkārši nav to speciālistu uz vietas. Un, tad tas, jūs iedomājaties, brauc no Rīgas ekspedīcija, tas izmaksas, jā. Kas ir tie mums 30 gadi, neatkarības atjaunošanas līdz šodienai.
kā jūs skatāties, tomēr kā visu pieminekļu aizsardzību, tas ir gan uz būvēto mantojumu, gan arī uz arheoloģiju, ir kaut kā attīstījušies, vai tā izmainījās un kļūst citādāk tieši telpiskās attīstības plānošanā? Nu, tieši tas, kā mēs skatāmies uz telpisko attīstību. Lēniekungs jau mēģināja to tā kā virsīt un to pieminēt, bet tur satiekās tās vairākās mantojuma nozares un nu, kāds jūs redzējums, kāds ir attīstījies, kāds ir izmainījies līdz šodienai? Ja drīkst, es sākšu. Manuprāt, jau tanī brīdī, kad mēs ieguvām neatkarību, tādā domāšanas līmenī mums bija diezgan labi uzbūvēta tā izpratne par to telpiskumu. Un, ja mēs skatāmies arī uz normatīviem aktiem un uz tiem procesiem, kas notika. Un kā viens piemērs ļoti spilgts var kalpot Āraišu muzeja parks ar Aijas Mellumas izstrādātu konceptu, kas pilnībā atbilst vēlāka laika tādam, kas Eiropā parādās koncepts un Eiropas ainavu konvencija un tā tālāk un tam līdzīgi. Līdz ar to tā pieminekļa aizsardzība, tā ainavu, kas sevi ietver pilnīgi visas vērtības un to vērtēt kompleksi kopumā, to jau var redzēt jau tajos 80. gados. Un tad, ja mēs atceramies, ka tad bija ļoti liels konflikts, jo to Mellums izstrādāto, to negribēja pieņemt, to negribēja atzīt, un to ļoti, ļoti kritizēja. Arī kultūras ministrijā tanī laikā tur bija diezgan daudz pretinieku, ne pašā ministrijā, bet bija daudz pretinieku, kas gribēja to visu norakt, to metodi. Bet to izdevās tā iznest un neiznīcināt to pamatideju. Un tālāk, ja mēs skatāmies, tad tā politika, kas ir veidojusies, un mēs jau tomēr esam diezgan lielā mērā sekojuši tam, kas notiek citās valstīs, un tādu ļoti, ļoti spēcīgu to telpisko domāšanu ir devusi Zviedrija. Ja mēs skatāmies tādā Eiropas kontekstā, vienā brīdī tur bija ļoti spēcīga profesūra, kas bija pārstāvēta arī kā konsultanti Eiropas padomē. Un 2000. gads, kad tiek pieņemta Eiropas ainavu konvencija, ir tāda liela uzvara tādai domāšanai, jo tā konvencija pirmo reizi nerunā tikai par skaistajām vietām, bet runā par visu Eiropas telpu kopumā, un tā tad runā par tās telpiskās vidas kvalitāti. Līdz ar to, manuprāt, tā domāšana par kopumu ir bijusi arī Latvijā, kaut vai mēs skatāmies uz Rīgas vēsturiskā centra likumu un uz pārējiem normatīviem aktiem, tad tā kompleksā pieeja ir bijusi. Jautājums, cik mēs katrā konkrētā gadījumā spējam visam izsekot, bet vienmēr arī normatīvā regulējumā vide un daba un tā dažādu disciplīnu savstarpējais dialogs, tas, uz ko Eiropa ir gājusi, iet un ar vienu uzsver kā ļoti nozīmīgu. Un es domāju, ka tā pieeja ar vienu vēl stiprināsies. Nevis katram atsevišķi, tur arhitektūra, arheoloģija un māksla un tā tālāk, bet kompleks skatīties uz šīm tēmām. Un ja mēs skatāmies arī, teiksim, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, tad, kad mēs vērtējam kādus jautājumus, tad tur tā kompleksā pieeja arī, manuprāt, vienmēr ir arī uz plānojuma dokumentiem. Jā, Nacionālā mantojuma pārvaldē ir augša, bet pilsētās ir arī, pilsētā pašā ir cilvēki, kas ar to nodarbojas. Ja? Un, teiksim, Rīgā 95. gada ģenplāns, Melbergs un Fogels bija zem Rozes. Rozes atbrauc no Kanādas. Jā, viņš bija cilvēks, kas bija projektējis Kanādā pilsētas, un viņš vadīja šī ģenplāna izstrādi. Un tad savukārt arī faktiski Fogels, viņš mainīja savas idejas. Viņš bija 60. gados tāds futūristiskās Rīgas ideja autors. Un tad viņš paskatījās uz mantojumu, un tad viņš faktiski to vairāk kā ducis to vēsturisko apdzīvoto, respektīvi vēsturisko Rīgas rajonu centrus paņēma kā aizsardzības zonas, ja tur sākot ar Agenskalnu, beidzot ar Bieriņiem. Un
Mums paraugi, protams, ir Skandināvijā ir ļoti jaukas koka lielās pilsētās rajonu un mazpilsētās ir aizsargāti, bet tur īpašumtiesības nav mainījušās. Nav bijuši 50 gadi, kad tur tā māja ir vienkārši mēģināt nolaist. Un tur ar tiem cilvēkiem ir viegli runāt. Nu, viņš savu ģimenes māju, viņš jau viņu visu laiku ir uzpasējis. Ja? Bet tagad, piemēram, ja mēs Maskavas fortetē gribam iestāstīt kādam, ka vajag to māju atjaunot, jūs man piedodiet, atvainojiet, tur 90%. Viņš neko īsti nezina par to, viņam tas neinteresē. Un līdz ar to, man ierosinājumi kaut ko bišķi pakoriģēt ar tie tik nolikt papīrkurvi. Labi, tagad jaunais Rīgas attīstības plāns ir attīstāms 3 gadu laikā. Interesanti patīsimies, kā tas tur būs. Bet pilsētā, kuras sarūk, no kuras cilvēki mēģina evakuēties un pārcelties uz Pierīgu, ja man pieder īpašums Maskavas priekšpilsētā, viņš ir netālu. 3 tramvaji pieturas līdz Vecrīgai. Ja? Tur varētu dzīvot, tur tā viss ir. Bet kaut kā tur neviens lāgā negrib ieguldīt līdzekļus, tas būs renovācijā. Es nezinu, varbūt es kaut ko kļūdos. Varbūt kādam ir tāds foršs plāns, kā tur varētu kaut ko izdarīt, bet es kaut kā ar šiem te striktajiem noteikumiem, kas joprojām ir pilsētas attīstības plānā, es kaut kā nezinu, nevaru saprast, kāpēc tā vajag. Tā. Kā tad ir aktuālie kultūras mantojuma aizsardzības un pārvaldības aspekti? Varbūt vajag kaut kādas pārmaiņas? Ja varbūt vispār mums vienkārši vajadzētu sarīkot atkal kādu jubilejas konferenci. Man iedeva mikrofonu, un es vēl palieku domās pie iepriekšējiem tiem 30 gadiem un par tām pārmaiņām. Man liekas, tā galvenā pārmaiņa ir tā, ka ir nepieciešamas diskusijas jau tik norādīts. Jau Rihards Petersons teica, ka par šo jomu aktīvas diskusijas un arī iespēja publicēties un izteikt savas domas, nevis tikai tādā vienreizējā pasākumā kaut kad, bet reāli, periodiski vienreiz gadā kaut kāds apskats, kur izsakās profesionāļi. Jā, tas būtu lieliski, un arī dažādus viedokļus, ne tikai tos, kas ir tie atzītie viedokļi, kur arī varētu droši paust kritiku un nebūt nosodīts par savu kritiku, tas būtu lieliski. Bet par tiem 30 gadiem un par to etnogrāfisko mantojumu un par to kultūru ainamu un vidi, tas īstenībā ir ļoti labs jautājums. Es tagad uzreiz atcerējos arī etnogrāfus, kas strādāja Zinātņu akadēmijā, protams, Protams, jā, Cimermanis un arī pārējie, kam bija katram sava tēma, ar kuru strādāt. Un, ja runā par arhitektūru, tad, protams, jāpiemina Saudis Cimermanis un tautas celtniecības pētniecība, jo faktiski kā Cimermanis ir devies citur to pētīt, vairs nav neviens, kas ar to nodarbojas, tā kā viņš to darīja un ar tādu milzīgu arhīvu apzināšanas bagāžu. Un arī viņa pēdējais izdevums, protams, kas ieguva arī apbalvojumu, tur arī parādījās, manuprāt, kultūra ainava. Šis vārds tika pielikts klāt, nevis tikai kā viens vienams ēka ar ēku tipiem, kā piemēram tas bija Augustam Bīlenšteinam 20. gadsimta sākumā, bet kā tas viss ir iegūlies kultūra ainavā, tad šis jēdziens. Un tā kā par to arī viņš domāja, modificējot un pielāgojoties un saprotot, ka tas ir kontekstā un plašāk nekā tikai viena ēka. Un tas man arī šis jautājums par to ainavu un vidi lika atcerēties neseno pieredzi Brāļu Skrindu muzejā, kur arī muzejs ir izdevis grāmatu, apsakojis sava pagasta vai vairāku pagastu koku apbūvi, tautas celtniecību un arī tieši ar šo kontekstu un uzstādījumu, kā tas iekļaujās vietējā vidē un ainavā. Kā tas ir kā kultūra ainavas vienums. Un, protams, mūsdienās braukājot pa Latviju, var redzēt, ka ļoti maz jau sāk samazināties tautas celtniecība, kultūra ainavā parādās cita veida celtniecība. Un īstenībā, ja runā par to mūsdienu situāciju, kurš fiksēs, kā tas viss mainās, ja nav tāda uzstādījuma veikt šo konstatāciju. Un tad arī norādot uz to, kas tad notiek tajos 30 gados, vai ne? Manuprāt, ļoti lielu lomu tieši etnogrāfijas mantojumam, popularizēšanā, pētīšanā, interpretēšanā ir veikuši un joprojām veic Latvijas novadu muzeji un arī pilsētu muzeji.
Un to nav jāvērtē kā kaut ko marginālu, jo es kaut kā savā praksē, pētniecības kaut kurā brīdī sajūtu, ka it kā tie, kas ir no Zinātņu akadēmijas, etnogrāfija, ka tur ir tā robeža, un to vajag atzīt, ka tur ir kaut kāds pretnostatījums, ir kaut kas notiek muzejā, novatpētniecības muzejā, kas, protams, ir daudz izveidot tieši padomju okupācijas laikā. Un ir šī tipa etnogrāfija, kuru jau ir ļoti maz palicis īstenībā, profesionālo etnogrāfu. Un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti traģiski, ka nav tās pēctecības, jo tad līdz ar to izzūd jomas, kas tiek pētīts un kam tiek pievērsta uzmanība gan no augsta līmeņa akadēmiskos pētījumos, arī kas nonāk līdz starptautiskai apritei, un arī dzen lokāli, kas tiek publicēti kā pieminekļu valdes ekspertu viedokļi un skatījumi tika publicēti arī populāri zinātniskās izdevumos, periodikā un tā tālāk, kas sasniedz arī pārējos novadus pilsētas, un kur tad arī cilvēki, sabiedrība saucamā, uzzināja, kas tad ir tā vērtība. Manuprāt, tagad ir tas, gribētos teikt, šīs nozares zināšanu bats kaut kādā ziņā. Un, manuprāt, tad tie Latvijas novadu muzeji un speciālisti, kas tur ir, kaut kā to visu kompensē ar visām izstādēm, kas tiek rīkots. Un arī tagad ir tas vēsturisko zemju likums, vai ne? Un arī tagad 15. septembrī es esmu aicināta uzstāties Aizputē, tikai tāpēc, ka tur ir muzejs aktīvi rīkojas, šobrīd nodarbojas ar ekspedīcijām, brauka apkārt pa Dienvidu Kurzemi, lai fiksētu apgleznotos etnogrāfiskos priekšmetus lietas. Viņiem būs 15. septembrī Aizputs muzejā tiks atklāta izstāde par skapiem un lādēm, un tad es tur kaut ko stāstīšu. Bet fakts kā tāds, ka šis likums, kas ir ticis pieņemts, nodrošina to, ka ir kaut kādi projekti, kur šī muzeja speciālisti var attīstīt kaut kādas idejas. Un tā kā šajā muzejā ir arī jau krājums, kas ir īstenībā iegūts pat padomju okupācijas laikā, jo muzejs ir relatīvi jauns, tādā plašā domāšanā laika diapazonā, bet tur ir arī tajā padomju okupācijas laikā savākt šādi tipa priekšmeti, kuri vēl joprojām tiek apzināti, kas tagad ir saglabājies. Tā kā tas ir tas, kā tur bija tas pēdējais aktuālie kultūras jautājumi. Tā kā ne jau par lielu arhitektūru, bet arī par cilvēkiem, kas nodarbojas ar tām kustamajām, mazajām, varbūt ne uzreiz pamanāmajām lietām. Jo arhitektūru jau mēs redzam uzreiz. Es par etnogrāfiju gribēju piebilst. Man tāds, kā lai saka, tā ir sagadījies, kad ir diezgan daudz draugu, kas nodarbojas ar etnogrāfiju. Un arī gan Vēstures institūtā, gan ārpus, gan muzejā, Nacionālā vēstures muzejā. Un tas, ko viņi norāda, kur lielākā problēma ir tā, ka izglītības trūkums šobrīd. Respektīvi, kur nav tiešām kvalitatīvu izglītību šajā nozarē, faktiski nav iespējams Latvijā iegūt. Kultūras akadēmijā var, bet tas nav, nosacīti var, bet vairs nevar, Un līdz ar to tā ir viena nozare, kas Latvijā mums it kā ir bijusi vēsturiski ļoti spēcīga, bet pēdējā laikā tiešām paliek arvien bēdīgāk un bēdīgāk. Un tas viss turās tikai uz atsevišķiem cilvēkiem, kā jau bija dienas sākumā norādīts, un arī tas, ka nav tā, ka sagatavo etnogrāfiju. Ja arheologs vēl sagatavo ar to kvalifikāciju, bet kurš var sevi saukt par etnogrāfiju vai etnogrāfijas pētnieku, un tad arī tas teorijas un metodoloģijas jautājums. Jo manā gadījumā mana skola tiešām ir etnogrāfiskais muzejs. Es gribu piebilst, tas ir tas, ko es teicu par restauratoriem. Mums bija laba izglītība, diezgan daudz izglītot. Un kur viņi palika? Viņiem nebija darba. 90. gadu sākumā nebija pasūtījumi, tātad viņi nevarēja strādāt. Kur būs tie etnogrāfijas speciālisti, kurus varbūt kaut kur varētu pieņemsim apmācīt? Kur viņi strādās? Tajos pašos muzejiņos, kur ir droši vien algojums nepārāk tā liels, vai ne? Kompleks tie jautājumi ir vienmēr. Viena lieta ir, mums gribās, lai būtu, bet kā mēs šeit sēdošie diez vai to varam atrisināt. Jautājums no zāles, lūdzu. Jā, es vienkārši mazliet reflektēšu uz to, kas tika runāts par etnogrāfiju un arī piebildīšu par nemateriālo. Restīvi, man bija tā laime divreiz atrasties Kultūra Kapitāla fonda padomē, un līdz ar to es arī ar ļoti lielu interesi lasīju to, kas ir reģionālajā projektu konkurss, kas ir mantojuma programma, un saprotiet, liels bija mans pārsteigums par to, cik ļoti vāji ir šie projekti.
cik ļoti, es teiktu tā no valsts puses, ja kultūra kapitāla fonda naudu mēs uzskatām, ka tas nāk tomēr no valsts puses, ir principā atvērtība, bet es teiktu, ka ir ar sarkanām gaismām jāsaprot, ka šobrīd cilvēki izpratne par mantojumu, sabiedrības izpratne par mantojumu, ir tīpaši, ja mēs runājam par to, kas ir, kā jūs teicāt, jaudzība vārds kustamais, nekustamais, ja mēs runājam par to kustamo, tad tas kustamais mums ļoti bieži aprobežojas ar līgo, ar padziedam, padejojam un galvenais visu digitalizējam. Ja mēs pieņemam tās visas vienības, kas šobrīd ir nacionālajā reģistrā nemateriālām kultūras mantojumam, 40 vienībām ļaudis, tajos projektos nekā no tā nav. Mēs šobrīd ārkārtīgi riskējam, tādēļ es pilnīgi aplaudēju idejai par diskusiju. Skaļāk vajag runāt, skaļāk vajag teikt arī šiem novadu muzejiem, skaļāk vajag sacīt, ka šis arī ir daļa un ļoti liela daļa no kultūras mantojuma, jo savādāk tie ļaudis, kā piemēram šie paši Siguldas spieķīši pieminējuši, aizbrauciet tagad uz Siguldu, pastieties, cik daudz jūs tur redzat un cik ir meistaru palikušies, kas tos Siguldas spieķīšus spēj saražot. Tas ir ārkārtīgi, es teiktu, jautājums ar 3 izsaukuma zīmēm. Neko nedos vēsturisko zemju likums, ja kopienās nebūs izpratne par to, ka bez tā tilta, kas ir jāuzstājas, ir jābūt spēcīgiem NVO, kam ir jāstrādā. Tas tāds skatījums no malas. Paldies. Es atļaušos piebilst par to, ka, kā jau tu minēji, ļoti svarīgi ir sabiedrības iesaiste. Un tas varētu būt tā lieta, pie kā būtu jāstrādā turpmākos gadus, vispār runājot par kultūras mantojumu un šo izglītošanu sabiedrības, jo patiesībā paliek, manuprāt, Damkungs varētu varbūt pakomentēt, paliek arvien labāk. Vismaz man tāda sajūta ir, ka mēs dabūnam labāku atdevi no cilvēkiem, jo viņi arvien labāk saprot, kāpēc tas ir vajadzīgs. Kad vairs nav, vēl joprojām, protams, ir šīs problēmas, ko mums, diemžēl, šie 50 okupācijas gadi ir iedevuši, respektīvi, ir problēmas ar cilvēku saprašanu, privāti īpašums, valsts īpašums, kas ir valsts. Kad brīžiem ir tas, ka gaida, ka no augšas nokritīs, bet pamazām jau ar jauno paudzi sāk saprast, ka pašiem ir jādarbojās, lai kaut kas būtu, vai ne? Jo, ja tu neko nedarīsi, tad arī nekas nenotiks. Nemaksāsi. Jā, ja drīkst, tad tā iepriekšējā tēma bija materiālais, nemateriālais mantojums. Tad, ja materiālais mantojums ir savu vēsturi, tradīcijām, skatāmies uz pieminieku sarakstiem, tad tas ir gandrīz 9000 objekti Latvijā. Un tad, ja skatāmies, kāds apjoms ir aizsargāts, tad, piemēram, dažkārt viens piemineklis ir pilsētu būvniecības piemineklis ar varbūt 5000 ēku un tā tālāk. Un tad noliekam blakus nemateriālā mantojuma sarakstu, kurš ir patiesībā pašā sākuma tādā procesā. Un līdz ar to es domāju, ka ņemot to, ka tā nemateriālā mantojuma sistēma ir diezgan jauna, tad tā attīstās diezgan lēnām šobrīd, bet tie, kas mēs esam šeit sapulcējušies, mēs vairāk esam atbildīgi par to materiālo kultūras mantojuma sistēmu. Un līdz ar to droši vien, ka ja būtu klāt kolēģi, kas ar to nodarbojos, to nemateriālo, viņiem būtu ko teikt un būtu arī ko teikt, kas ir plānots, kas iecerēts un tā tālāk. Tas jau ir pieminekļu un vietu. Gribēju nedaudz paprecizēt no Cēvas novada pašvaldības arī puses, vērtējot kultūras mantojuma projektus un skatoties, kā tā nemateriālā mantojuma saglabāšana notiek arī reģionos, ir nepieciešama arī pašvaldības iesaiste, jo sabiedrība kā vietējā kopiena pat par sevi īsti nevar tā grandiozu attīstības lēcienu veikt. Un no valsts puses mums Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs spēr tos soļus, bet ir nepieciešams arī tas sauktais pusvadītājs, kas ir šīs pašvaldības. Jo es laikam piekritīšu, ka tie kultūras projekti nemateriālā mantojuma saglabāšanai, etnogrāfijas, varbūt tās izpētē, ir ļoti, ļoti zemā līmenī. Un atbalstīt un dot valsts un pašvaldības naudu jau uz svaru kausiem, piemēram, ir ēkas, kas ir
grūšanas, tā nedrīkst salīdzināt, bet tomēr ēkas, kuras tiešām grūst un ir jāizdomā, kam dot finansējumus, tad tur daudz nav īsti kam domāt. Bet man ir otrs jautājums. Mēs skaidām kultūra izglītības jautājumu šobrīd. Man ir jautājums divām dāmām. Kā jūs saredzat restaurācijas izglītības turpināšanu, jo bija izskanēja viedoklis par to, ka ir ķīmijā nozare arī jāiesaist noteikti. Mēs nedaudz varbūt zinām, kā šobrīd notiek restaurācija. Kā jūs saredzat tieši nākotnē, kā tas varētu attīstīties? Vai tas ir labi tā, kā ir šobrīd, vai mēs tā kā domājam par attīstību citā virzienā? Paldies! Lūdzu, dāmas. Jā, es varu komentēt par Mākslas akadēmiju. Mākslas akadēmijas restaurācijas katedra ir pārvākusies uz Kronvalda 4 ar savu laboratoriju, kas tiek izveidota. Un tikko vasarā bija viens ķīmiķis atbraucis un parādīja, cik ķīmija ir liela. un parādīja, jā, es neatceros no kuras zemes, bet tur bija meistarklases par ķīmiju un cik ļoti tā ir nepieciešama. Tas jau, protams, ir skaidrs un ir zināms, ka šī nozara ir jāstiprina tieši no ķīmijas izpētes, no eksaktās izpētes aspekta. Bet, protams, Mākslas akadēmijā uzsvars ir uz tēlotāju mākslu glezniecību šobrīd un ir vēlme paplašināties, jo arī konkursi uz restaurācijas specializāciju ļoti, ļoti augsti. Tiešām ļoti spēcīgi kandidāti paliek aiz borta, teiksim tā. Ir doma to attīstīt, bet, protams, viss arī bāzējas uz cilvēku resursiem, vai ir speciālisti, kas var sākt strādāt šai nozarē iecerētajā, jo... Tā ir akadēmijas vienkārši struktūra. Struktūra vienība, jā. Akadēmijas nodaļām vai kā. Jā, jo ieceres ir tiešām lielas, bet arī tā dzīves proza, lai piesaistītu augsta līmeņa speciālistus, tas arī ir atalgojuma jautājums. Vai augsta līmeņa speciālists sāk strādāt valsts institūcijā, ja viņš var strādāt privāti. Un tā tur atkal tas tiesvaru kaus. Es domāju, ka mums nav tik baigi daudz tādu restaurātoru, kur tagad varētu mesties tajā izglītības jomā ar pilnu krūti, kur būtu aizņemti praktiskajā restaurācijā. Tādi īsti es neredzu, ka tāda būtu biezā slānī. Bet viņi varētu atrasties, ja tai akadēmijai būtu pietiekami daudz iespēju viņas pieņemt darbā. Bet kas man liekas tādā vietā kā akadēmija, vai vispār par ko es runāju arī pašā sākumā, tad, kad es stāstīju par ķīmijas fakultāti. Arī akadēmijai jau nav nekādas izpētes bāzes, cik man ir saprotams, jo visas šīs ķīmiskās izpētes iet, diemžēl, faktiski uz vienu cilvēku visā Latvijas republikā, kas attiecas uz polihromiju. Ja? Un tas man liekas, patiešām būtu akadēmijai risināms. Tur pēc būtības vajadzētu vienu, varbūt cilvēku, vēlāk vēl kādu, bet vajadzētu šo te laboratoriju, kaut kādu aprīkojumu tam darbam. Jo tas, kas notiek, kā Jānis vai Rihards pirmīgi pieminēja Vecpilsētas ielu, tas ir viena muzeja izpētes sadaļa viņa restaurācijas centrā. Nav jau valstī tāda pakalpojuma kopumā, pat ne privāta, nekāda. Un akadēmijā, lai varētu studenti apgūt pilnvērtīgu šo specialitāti, tas būtu, piedošana, tikai normāli, ja tāda būtu. Jo gan tai pašā Tallinas, kā viņš saucās, institūts, Mākslas institūts, jeb akadēmija, gan arī citos institūtos, kur māca restaurāciju, šī viena no pamata vajadzībām tam studentam iedot izpratni par to, no kā ir uzbūvēts viņa tas restaurējumais objekts. Un to, es domāju, tas ir tas, kas ir pilnīgi nepieciešams. Tikai es jums to novēlu. Jā, paldies, jo laboratorija jau ir tā kā sākta veidot, bet es arī gribēju teikt paldies par šo Baltijas restaurātoru triennāli, kas notika, un tur arī tika skarti šie jautājumi, ka arī iespējams pat vienā valstī nav iespējams izveidot to perfekto restaurācijas apmācību. Mēs tur diskutējām ar igauņu kolēģi no Tartu, un tad tur bija tā saruna par to, ka ir nepieciešama tā starpvalstu sadarbība. Tādā restaurācijas apmācībā, ka varbūt pat mūsdienās, ņemot vērā mazās valstis, mūsu Baltijas valstis,
un arī tas arī tagad tā notiek vispār globāli, ne globāli, bet Eiropas apmācībā, ka ir šī starp valstu sadarbība vienas izglītības programmas Jā, bet jums taču ar ietvarā. katru, es atvainojos, mikroslīpu nav jāskrien uz Tartu vai Protams. uz Tallinu. Nu jā, bet vienkārši arī tāds modelis parādījās un tieši no igauņu kolēģiem kā piedāvājums. Jā. Jā, es gribētu papildināt, ka tādā starptautiskā sadarbības līmenī šobrīd tiek aktīvi domāts. Ir viens starptautisks projekts ar nosaukumu Charter, kas ir Eiropas mēroga projekts un kur mēs esam arī Latvija iekšā. Igauņi nav, lietuvieši arī nav, mēs esam tur. Un tiek analizēts visa Eiropas sistēma, kāda darbojās dažādās valstīs, zināšanas un prasmes kultūras pieminieka aizsardzībā ar rekomendācijām, un tajā ietvarā mēs arī pētam to Latvijas sistēmu. Tā kā pēc pusotra gada mēs varam, es ceru, sagaidīt tādus labus ieteikumus, nodomus gan Eiropas līmenim, gan arī Latvijas vajadzībām. Paldies, Liels. Esmu Roberts Grīnbergs un pārstāvu Latvijas Piļmuižu asociāciju šodien arī. Un liels paldies par šo diskusiju un par šo pasākumu, ko organizējat. Patiešām ļoti noderīgi. Un tas, ko es sadzirdēju par šiem jauninājumiem, iespējamiem un tādām sabiedrības izglītošanām, patiešām tas ir ļoti būtiski, jo sabiedrībai ir jāveido šī izpratne par kultūras mantojumu. Un tas ir tas, ar ko mēs arī savā darba ikdienā saskaramies. Un ne tik ļoti tieši ar šiem privāto īpašumu īpašniekiem, saimniekiem, bet galvenokārt ar pašvaldībām un pašvaldību vidū esošo speciālistu vidū ir šī galvenokārt tā neizpratne un nezināšana galvenokārt arī tieši mantojuma jomā. Un tagad tas vairāk sāsinās tajā brīdī, kad arī no šī gada ir mainījies šis mantojuma likums, kad vietējās nozīmes pieminekļi pāriet pašvaldību aprūpē, būvvaldu ziņā. Un tad ir tā baža, ka iespējams arī būvvaldēs nav šo speciālistu ar pietiekamu kompetenci un izpratni daudzās lietās. Un, ir tāda neliela baža par to. Un, citkārt arī tiešām ir gadījies redzēt šo pašvaldību tādu darbību un tāds negatīvi arī stāsts par to. Un tajā brīdī arī dažkārt pat gribās no mantojuma pārvaldes tādu plašāku šo rīcības spēju, jo bieži vien ir tā, ka dabas aizsardzības pārvalde ir rīcības spējīgāka kādos brīžos, liekot savus sodus vai pārmācot šīs pašvaldības, lai turpmāk tas neatkārtotos. Tikko bija tāds nesenas gadījums kādā piemineklī, kas ir ar diviem statusiem, ar dabas aizsardzības un pieminekļa status un arhitektūras pieminekļa status. Un, tur tas piemineklis tika nosargāts tā iemesla dēļ, ka tiešām dabas pārvalde bija tā, kas aizsūtīja savu speciālistu un uz vietas konstatēja to visu daudz ātrāk un tas efektīvāk iedarbojās. Lūk, un tā kā dažkārt, un tas bija vienas pašvaldības ietvarā, kur jau kāds 4. precedents ir šāds. Un tad mēs redzam, ka nav tādu varbūt bargi sodi bijuši vai kaut kādi veidi kaut kā iedrošināt tomēr uz pareizo ceļu. Tā kā, tas varbūt būtu tāds vēlējums tālāk, lai tiešām tā sabiedrība arvien vairāk saprot. Un tas arī, ko mēs ar asociāciju šobrīd darām, ka mēģinam tos soļus spērt, lai tiešām cilvēkiem radītu to izpratni. Paldies, Lās. Popas muiži, jā, šobrīd. Tas jautājums ir par vienu aleju un kokiem. Un koku sakņu aizskārumu, kur ir gan dabas pārkāpums, gan arī ir no pieminieka aizsardzības viedokļa, un tur ir arī nosodījums šajās dienās no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes reģionālās nodaļas. Bet tas vairāk ir bijis dabas jautājums. Tātad tur būs 2 sodi tajā konkrētā gadījumā. Bet runājot par sodiem, dabas aizsardzībā tie sodi tad, ja tiek klāji ignorēta un piesārņota vide un tā tālāk tam līdzīgi, tad pieminieka aizsardzībā tā situācija daudz grūtāka, tāpēc, ka ja īpašniekam ir kāds kultūras piemineklis, kurš jāuztur, tad tas prasa diezgan lielu naudas ieguldījumu. Un, ja tā nauda nav, tad tie sodi vēl var panākt vēl lielākas problēmas, jo
mēs varam panākt to, ka tas īpašnieks atmet ar roku, un tad mēs pazaudējam to kultūras mantojumu. Līdz ar to, ja mēs skatāmies arī to citu valstu pieredzi, tad pieminekļa aizsardzībā nemēģina ar bargiem sodiem iet, savukārt dabas aizsardzība vienmēr ir ar bargiem sodiem, tāpēc, ka tur aizmugurē ir varbūt kādi lieli ekonomiskie labumi. Pieminekļa aizsardzībā bargi sodi nāk tanī brīdī, ja ir apzināta rīcība, bezkaunība, piemēram, nojaukt pieminekli, tā vietā uzbūvēt jaunu 5-stāvu ēku, ekonomiski iegūt kādu lielu labumu. Un tanī gadījumā tad gan ir bargi sodi un arī krimināla atbildība. Bet savukārt, ja kāds cilvēks nespēja, tāpēc, ka viņam nav nauda, tad vēl viņu nosodīt un vēl paņemt no tā pasākuma naudu, tas nebūtu prātīgi. Šeit bija gadījums par aizmēru dīķi, muižu sabūvē un noriktām koku saknēm, tā kā tas nav nabadzība vai kā citādi. Dabu jāglāb pirmām kārtām, jo koku var ātri nocirst. Nojaukt ēku, tas ilgāks darbs. Es varbūt nedaudz precizēšu, varbūt ne par konkrēto gadījumu, bet kā izbijis pieminekļa aizsardzības inspektors. Ar sodiem tik tiešām var panākt arī pretējo efektu, un arī krimināla atbildība nereti nav šķērslis, lai nojaukt. Mēs to ļoti labi zinām no Jūrmalas, no ķemeriem. Man ir kolēģi arī no, man liekas, Jūrmalas klāta. Kad krimināla atbildība nav šķērslis, lai nojauktu ēku un arī sodus, viņi pasaka, ka viņi samaksās, bet viņi izdarīs tā, kā viņiem nepieciešams. Līdz ar to šeit būtu jāiet uz citu ceļu, un te tomēr ir tā sabiedrības izglītošana vairāk, un arī ļoti liels darbs apakšā ar īpašnieku, un tas varbūt ir tāds komentārs no malas, bet ne par konkrēto gadījumu. Paldies. Jā, es paturpināšu, bet man drusku cita aspektā starp muižām un, teiksim, tautas celtniecības objektiem, manuprāt, tur ir tā lielākā atšķirība un kāpēc kur ir problēma. Ja? Muižas tomēr pārsvarā nonāk pietiekami turīgu cilvēku īpašumā, jo mums šeit nav tā pārmantojamība, kā, piemēram, tas ir Skandināvijā, kur kādai dzimtai tā muiža ir piederējusi vairākus gadsimtus. Ja? Un kāpēc es teikšu savukārt arī par to, ka, manuprāt, to sodu apjoms un ir vienmēr jāizvērtē, vai tas ir tiešām saistīts ar to, ka tas cilvēks apzināti kaut ko dara, ja tiešām viņam nav naudas, un tas ir saistīts ar tautas celtniecības objektiem, un ja mēs pareiķinām, un to es savā laikā esmu nedaudz papētījis, salīdzinot to pašu pieminekļu valdes aizsargājumu pieminekļu sarakstu ar patreizējo, kas mums visvairāk ir zudis, tas ir tieši tautas celtniecības objekti un, piemēram, konkrēti brāļu draudžu sajiešana nami, kuri pirmajā pieminekļu valdes sarakstā bija 11, un, diemžēl, tagad mēs varam runāt autentiskās vietās varbūt par kādiem pāris. Ja. Tā kā tā ir tā situācija, jā, kas atšķir varbūt pilsētas lauks un muižas. Un vēl es gribēju pierēzies, tikko Baiba pieminēja, manuprāt, ja mēs runājam par pieminekļa aizsardzību vispār kopumā un arī pēdējos gados, mums ir noteikti jāpiemin tiešām tātad tas, kas ir saistīts arī ar valsts finansējumu, bet kas iet caur valsts kultūra kapitāla fondu. Un tur tas ir saistīts ar muzeju priekšmetu restaurāciju, kur ir diezgan liels atbalsts pārsvarā tieši caur valsts kultūra kapitāla fondu un arī restaurāciju, atsevišķu priekšmetu, sakrālā mantojuma objektu, ikonu vai svētbilžu restaurāciju, kur arī šis finansējums ir tomēr valsts, bet kas iet caur kultūra kapitāla fondu. Un arī runājot par vēl iepriekšējo periodu, savukārt pirmās Latvijas brīvvalsts laikā mēs nevaram arī aizmirst tādu lietu kā toreiz kultūras fondu, kurš kultūras fonds arī sniedza ļoti lielu atbalstu tieši kultūras mantojuma objektu saglabāšanā. Paldies! Pēc būtības mēs vienu svēto govi te
pieminējām, bez kultūra kapitāla fonda ne soļu lūdzu tagad. Jo mēs tā kā tagad pārējām jau uz otro, trešo stundu. Jā, respektīvi lūdzu vēl pēdējie. Ja, nevar nocēsties, jo neesmu bijis inspektors, bet kaut kāds laiciņš ir arī darīts kaut kas mantojuma pārvaldē. Un tagad tā teikt citā kultūras mantojuma jomā, kas ir Latvijas Nacionālā biblioteka. Un man mierīgi neliek visu laiku mēs runājam, un tas arī ir Lēniekunga sarakstā kā jautājums, kā mēs dzīvosim tālāk. Un īstenībā man liekas, ka tas, ka mums jādzīvo tālāk, ir arvien vairāk visiem kopā, jo tad arī tā sapratnē būs arī tai sabiedrībai vairāk, jo mēs jau esam sabiedrība. Bet ne par to. Man ļoti gribās, lai mēs visā tai mantojuma zvaigznājā neaizmirstam tās bibliotekas arī. Jo Latvijas Nacionālā biblioteka, un to pierāda gan Jāņa, tikko vēl minētais arī, jo Kultūras fonds izveidoja arī bibliotekas pirmās, Latvijā. Gan arī, visu šodien pieminēto nemaz manu kolēģi Mārtiņu nešauboties, jo principā tā zināšanas jau bāzējās un kaut kur glabājās, ko mēs izmantojam visā kultūras mantojuma nozarē, gan arhīvos, gan Latvijas Nacionālā biblioteka, akadēmiskā biblioteka, kur ir visvairāk tieši tās mantojuma lietas. Mums ir arī papīra restaurācijas centrs, tā kā mēs veidojam arī mazu zvaigznājā daļiņu šajā restaurātoru pasaulē, un ar lieliem mērķiem tomēr to attīstīt par tādu nozīmīgu vietu tieši papīra restaurācijā, tā kā arī tur esam klātesoši. Bet man ļoti patīk, ko Ines teica par muzejiem, mazajiem muzejiem un novadpētniecību, un tas ir kādā veidā ienāk tā sabiedrība. Arī bibliotekas veids novadpētniecības darbu, un Latvijā ir 748 publiskās bibliotekas, kas ir pie pašvaldībām, un kuras savukārt ir tie kopienu koordinātori. Tā kā, ja tas ir veids, kā sasniegt kopienu kaut kādā veidā, arī, ja vēlās runāt par kultūras mantojumu kādu no aspektiem. Tā kā, man liekas, ka tie muzeji visaptās tās bibliotekas ir kaut kā izpalikuši tai zvaigznājā visu laiku, un tagad man tā kā redzot no abām pusēm to visu, šķiet, ka nākotne ir kopā, jā. Jūs vēl nepieminējāt to informācijas sistēmu Nacionālā biblioteka. Jā, paldies. Tā pie tādas globālas informācijas sistēmas, un arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izstrādājusi jaunu informācijas sistēmu mantojums, kas ieiet kopējā sistēmā, ko vada Nacionālā biblioteka. Jā, liels paldies Damikungam. Tas ir vēl atgādinājums tam, ko arī palīdzot Inesai atbildēt, kur Lēniekungs uzdeva par muzejiem. Jā, kur tad glabājās tā visa digitālā pasaule šobrīd? Tas glabājās Latvijas Nacionālā bibliotekā. Arhīvs, muzeji, bibliotekas, mantojuma pārvaldes arī visi. Un tas ir viss, kā Lēniekungs saka, ir pieejams. Jūs varat apskatīt, ja līga plādē, tad ir autortiesības, bet tam visam tiek izstrādāts ļoti attīstīts sistēmas, kur arī izmantosim mākslīgo intelektu. Tā kā, bibliotekai ir ļoti nozīmīga loma šajā zvaigznājā. Paldies. Par digitalizācijas kompetenci centriem, kur ir sadalīts, kura institūcija, kurā jomā darbosies, Jā, paldies par to bibliotēku, jo tas Brāļu Skrindu muzejs atrodas tieši vienā tajā pašā ēkā, kur bibliotēka. Līdz ar to notiek tā sadarbība gan tam Brāļu Skrindu muzejam, tai pagastiņā, kur vārdu es tagad neatceros, bet viņi miedarbojās gan bibliotēka, gan arī šīs muzejas. Par digitāli es nezinu, bet viņi izdod tā grāmata ir, jā. Un arī, protams, bibliotēka ir jāpiemina, un tagad es arī saistībā ar etnogrāfiskā mantojuma atceros to izstādi par tieši brāļu draudzēm, kas šobrīd notiek vēl joprojām bibliotēkā brīnišķīgi. Un arī te jāpiemina arī iepriekšējā valsts pētījuma programma par kultūras kapitālu kā resursu, kur mēs arī organizējam kopā, Mākslas akadēmija kopā ar Nacionālo bibliotēku, kopā organizēja vasaras skolas, gan fotografiskā mantojuma izpētē, gan arī pagājušajā gadā mēs devāmies uz Dienvidu Kurzemi, apzināt sakrālo kultūras mantojumu un arī tradicionālo un arī kultūrainavu redzēt. Tad vedām studentus. Tā kā šī sadarbība notiek, bet tā notiek tādā apmācību līmenī, augstākajā izglītībā. Bet man ir arī tāds jautājums, vispār varbūt kādam ir tāda ātrā atbilde, un, protams, šis ir ķecerīgs jautājums, kā to sabiedrību izglītot? Kā iesaistīt digitāli.
Nu, Facebookā. Tagad. Man kā izbijušam pedagogam, man nebija jautājums, bet man bija tāds kā ierosinājums vai tāda kā cerība, ka es nezinu, kurā virzienā vērsties, vai nu IKOMOS Latvija virzienā, vai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes virzienā, ka man liekas, ka lai nebūtu jautājumi par sodiem, īstenībā varbūt ir vērts strādāt tajā preventatīvajā virzienā un tai jaunajai paudzei mācīt, kas ir kultūras mantojums un cik tas ir nozīmīgs mūsu tautai, lai nākotnē būtu mazāk jādomā par soda mēriem un kā viņus īstenot. Jo man liekas, ka tās skolas, ko nesen arī tika pieminēts par mazajām pašvaldību muzejiem, ka tur tie līmeņi ir dažādi. Tāpat arī lauku skolās tas skolotājs bieži vien ir pamests tādā novārtā, un ja viņam nav tādas palīdzības no augšas, tad viņš arī varbūt neiedomājas, ka katrs vērtē pēc sevis, un varbūt viņš pats neredz to kultūras mantojumu, un viņš nevar nodot tālāk jaunajai paudzei. Un varbūt ir vērts domāt tajā virzienā, kā to, jo, ja godīgi sakot, dažreiz palasot arī Ulmaņa laika, tur tādos totalitārā virzienā strādājot bija bieži vien tādiem saukļiem, tas kultūras mantojums tika ielikts tajā šūpolī kā vērtība, bet mūsdienās man liekas, ka tas iztrūkst, varbūt mums nevajag to totalitārā vai tādā autoritīvā virzienā, bet tik un tā varbūt ir vērts apdomāt, ko likt iekšā mācību grāmatās vai caur kaut kādiem, es nezinu, braucot uz skolām un stāstot vai kaut kādā citā virzienā par to padomāt. Paldies, es saprotu, ka mēs... Es gribēju pateikt, pārstāvot šeit ne tikai arheologu biedrību, bet arī Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultāti. Vismaz mēs esam uzsākuši skolotāju izglītošanu saistībā ar jaunākajiem vēstures un arheoloģijas šiem jautājumiem, kā tālāk izglītības kursus. Tā kā kaut kas jau pamazām cerams notiek. Mums jāiet uz beigām. Es savukārt ļoti ātri gribēju piebilst vēl tā kā Mārcim par to, ka īstenībā jau ir dota šī platforma, kas ir izstrādāts tādas novadu mācības, kas varētu būt izvēles priekšmets saturs, un viņš ir pieejams tā kā šī metodoloģija, pēc kuras skolotājiem mācīt par savas apkārtnes mantojumu tieši caur šo prizmu. Jautājums ir, cik skolas to izmanto, un īstenībā skolai ir iespēja pie šīs mācīšanas piesaistīt arī mantojuma profesionāļus, un tas, kā šī sadarbība izveidojas, tas ir cits jautājums. Labi, dodu. Bye. Es ārkārtīgi īsti, bet atbildēšu to jautājumu tādēļ, ka es pavisam nesen viesojos Bārtā, restīvi Nīca Bārta Rucā, viņi grib būt Dienvidu Kurzemes novada, grib dabūt iekšā nemateriālajā sarakstā, brīnišķīgi mēs izrunājām uz priekšu uz atpakaļ, un tā atbilde visticamāk ir nevalstiskās organizācijas jāstiprina tas, kas strādā ar kultūras mantojumu, turklāt dažādu veidu kultūras mantojumu, un tam ir jārodās kopienās. Tad, kad mēs izrunājamies, tur bija starp citu jaunu puišu forši dedzīgi. Viņi godīgi pateica, viņi saka, ziniet, ko mums ir tikai šitie te makšķernieki un mednieki, ja? Tie tur spēj saorganizēties. Un tas ir tāds labs sauklis. Vārds sakot, ir ļoti jāstiprina jaunos cilvēkos pārliecīgi patiesību sakot, šobrīd, godīgi sakot, nevalstiskās organizācijas var ļoti labi rulēt. Caur to pašu kultūru kapitālu mums ir kaut kāds stereotips, ka tas nestrādā. Šobrīd tas strādā brīnišķīgi. Vienīgais, ka viņas tur ir jāaudzē, un es domāju, ka tā kā IKOMOS, tieši tāpat kā jebkurš no mums, kas te ir, mēs varam mēģināt pārliecināt cilvēkus, ka tas strādā, ka ne tikai makšķernieki un mednieki var Jā, es atļaušos pēdējo vārdu kā nevalstiskas organizācijas vadītājs, ja? Ka tas tiešām strādā, bet tikai ir jāgrib. Jo kultūra kapitāls atbalsta dažādas programmās, ir iespējams iegūt atbalstu tām pašām, mēs par arheoloģiju runājam, dažādas arheoloģijas dienas aktivitātes, piesaistot un tieši domājot par to, ka tā varētu būt nākotne, maksimāli iesaistot cilvēkus, sabiedrību tādā, kā
mēs to latviski varētu nosaukt sabiedrības zinātne, ne, bet, nu, civil science, nu, ka viņi jūtās, kad viņi arī veic kaut kādu zinātnes darbu, un tas arī, vai kaut vai atnāk un paskatās, bet ir situācija tāda, ka ir jāiet pie viņiem, jo viņi ļoti bieži nenāks. Bet paliek jautājums, vai mēs nākošais šeit tiekamies un palaicinām kādus viņus, lai viņi piedalās, ja mēs ejam pie viņiem. To mēs varēsim visu vēl braucot mājās aprunāties. Es teikšu, ziniet, quarter past 6, sorry. Ja? Paldies.